Aktīvo turisma sezonu ir iesācis pie Jūras brīvdabas muzejs. Pirms 2 gadiem svinot muzeja 70. gada dienu, apmeklētājiem tika atvērta jaunā muzeja ēka, kurā izveidota ekspozīcija par Ziemeļkurzemes tradicionālo dzīvesveidu 19. un 20. gadsimtā un dabu jūras piekrastē. Katru gadu apmēram ap 60,000 apmeklē mūsu muzeju, un šī jauna ekspozīcija tiešām ir izveidota ļoti interesanti. Mēs stāstam gan par latviešu zemnieku dzīvi, gan par lībiešu zvejnieku dzīvi, un šajā jaunajā ēkā ir apskatāms vairāk tādas ikdienas lietas, un tad izejot teritorijā mēs redzam arī mājas un to sadzīvi, kas agrāk tika veidota un darīta. Līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai muzejā ir apskatāmas arī dažādas izstādes. Līdz Jāņiem muzejā apskatāma Iļģu ciema lietišķās mākslas studijas, amatnieku darbu izstāde, ugunī kalts rokās radīts. Muzeja lepnums un viena no viesu iecienītākajām atrakcijām ir Mazbānītis. Vairāk nekā 100 gadus senā lokomotīva ir ne tikai transporta līdzeklis, ar kura palīdzību var pavizināties 2 maršrutos, bet arī brīnis vērts, saudzējams un lolojams muzeja eksponāts. Viens no sezonas jaunumiem ir tas, ka muzejā turpmāk mitināsies arī truši un aitiņas. Ne tikai lieldienās vai kādos lielos svētkos, bet arī ikdienā būs trušu māja. Lūk, viņi arī top šeit, un būs arī aitiņas dzīves aplokā, un jebkuram apmeklētājiem būs iespēja viņus arī pabarot. Īstenojot Latvijas-Lietuvas sadarbības projektu Bišu ceļš no Kušēniem līdz Ventspilī, muzejā top jauna ekspozīcija, kas palīdzēs labāk iepazīt bites. Šajā namiņā taps graudniecības ekspozīcija, jo muzejā jau mēs esam izveidojuši bišu taku. Mēs varam redzēt dažāda vecuma posma bišu stropus, kā arī bišu dori, kas tika atvest no Kaziņa meža. Un šā gada 30. maijā šī projekta ietvaros tiek veidots pasākums bišu ziedu stādīšana, un šajā te dārzā, tepat blakus namiņam, mēs jau esam izveidojuši dobi, kur tātad katrs varēs nākt un iestādīt šo te nektāra augu, lai bitītēm būtu arī kur sameklēt medu, nektāru, kā arī šajā dienā mēs uzstādīsim šos te 2 bišu stropus, kur šogad tiks arī ievietotas dzīves bites. Skolēniem muzejs piedāvā ar valsts finansējumu atbalstu projektā Latvijas skolas soma un STEM un pilsoniskās līdzdalības skolas soma apmeklēt dažādas muzeja pedagoģijas nodarbības. Pavasarā paredzētas arī rotaļas un spēles. Tā kā šodien ļoti labs laiks, tad var baudīt. Brīžiem mums arī var sastapt zirgi teritorijā, un cilvēkiem tas ļoti patīk. Ir klienti, kas nāk 3 reizes pēc kārtas, lai baudītu muzeju un nepaliek garlaicīgi. Skolēni šur brauc no visas Latvijas, un arī maijā vēl ir iespējams pieteikties nodarbībai. Kopumā muzeja apmeklētāju ģeogrāfija ir plaša. Izzināt latviešu tradīcijas un piekrastes dzīvi visbiežāk vēlas ļaudis no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas, bet netrūkst arī viesu no tālākām un eksotiskākām zemēm.